Ar Daci es esmu nostrādājis kopā visu viņas ārsta mūžu jaundzimušo nodaļās. Viņa ir interesants cilvēks, bagāts, garīgi bagāts cilvēks. Ar viņu var parunāt par daudzām un dažādām tēmām, par vēsturiskām tēmām, par teātri. Kopā mēs esam bijuši dažādās situācijās. Mēs bijām konferencē Porto. Mūsu galvenais šoferis bija Dace. Pirms sēšanās pie stūres viņa prasīja, vai tur nav augsti kalni un lejas. Baiba, kas arī bija līdzi, nē, tur nav nekā tāda. Tad, kad viņi piesēdās pie stūres, viņa teica, ak, šausmas, ko es esmu uzņēmusies un savu mūžu es kaut ko tādu vairs nedarīšu. Mēs jau gan ceram, ka varbūt kādreiz vēl pierunāsim. Visu šo laiku mēs esam strādājuši kopā un arī es esmu mācījusies līdzās ar viņu. Un tajā brīdī, kad bija jāpieņem šis svarīgais lēmums, par ko kļūt, tieši šajā pediatrijas subspecialitātē, zinādam to, cik neontologa darbs ir grūts, sarežģīts, man likās tajā brīdī biedējoši. Vienā tādā ļoti sadzīviskajā situācijā, kad es šīs šaubas viņai vēstīju, viņa teica, ir jāmīl šie mazie bērniņi. Un tad man likās, ka es to varu. Un runājot par doktora Stropas mīlestību pret šiem bērniem, man liekas, viņa ir tik liela, ka viņa stāv blakus šiem visām evidence-based medicīnai. Doktora Stropa Dace ir neontologs no matu galiņiem līdz papēžiem. Sākus kā māsiņa, vadījusi 20 gadus nodaļu, un tagad arī Dace ir ķērusies pie jauna izaicinājuma, jo ir tāds teiciens no acīm ārā un no sirds laukā. Tā nekad nav bijis Dacei, un tādēļ viņi vēlās sakārtot šo bērnu follow-up, kā rakstā ārvalstīs, bet pie mums tā būtu neatlaidīga, patstāvīga, stabila, dinamiska novērošana, sekošana viņu likteņiem. Vēl ko es gribēju teikt, Dace man saistās ar speciālistu, kurš kā neviens prot ieskatīties un saprot šo mazo bērniņu smadzenes. 28 gadus atpakaļ šaubu mākta, man tā šķiet, ka tā bija. Viņa devās uz Maskavu, lai pirmā apgūtu šo nozari, jaundzimušo neirosonogrāfiju. Un tagad jau ir izaugušas veselas paaudzes, kas ir viņas vadībā mācījušies. Tā kā es domāju, Dace ir pelnījuši šo apbalvojumu.